Mamma teica savai meitai, lai nenāk pie Zeltiņa uz šovu. Meita prasīja, kāpēc. Māte teica, nu tur būs jāsmējās par sevi. Meita nepaklausīja un atnāca. Dāmas un kungi, astronauta grupas vokālistē Māra Upmane Holšteine. Sarežģītas, līdz galam nepazītas, tā daļa Rīgas, tā daļa manas tīras, sarežģītas. Mārtiņš Ķibils bija pie manis pirmais, un viņš stāstīja par to, ka dēls viņam spēlēja jaunajā filmā Romeo un Džulieti, kurai, starp citu, tu uzrakstīji soundtracku. Un filmas darbība risinās Maskačkā, un tu pati ārējies no Maskačkas, un sanāk tā, ka laikam viņi nevarēja atrast nevienu citu mūziķu, kurš dzīvo tur. Vai kā? Kā sanāca? Nevarēja atrast citu, kurš būtu gatavs runāt par latviešu un krievu jauniešiem. Jā, par to tēmu, kas, protams, ir aktuāli un svarīgi. Viņi vienkārši gribēja kādu, kam ir skaidrs, kā tas izskatās realitātē. Un tev bija tā vīzija, jo tu tur dzīvo. Es tur dzīvoju, jā. Un starp citu kopā ar Jāni. Ar Jāni, jā. Jā, un te uzreiz savalkās kopā tā Romeo un Džulieta, un jūs abi, kā jūs iepazināties vispār? Nemaskačkā var pateikt uzreiz, bet starp citu Halloweeniem aktuālu tēmu. Stāsti, es nezinu. Mēs iepazināmies, tu nezini, jā? Es nezinu, godīgi. Mēs iepazināmies, kā jau normāli divi mūziķi var iepazīties, kapos. Viena no labākajām vietām. Es parasti arī uz kapiem un skatos, jā, populāra vieta, kur dāmītes staigā. Jūs stāsti, kā tas notiek, jūs gājāt kā... Nē, nu pavisam nopietni runājot, tas tiešām bija kapos, bet, lai būtu vēl nereālāk, tas bija Vācijā kapos. Mēs bijām vasarā brīvprātīgā darba nometnē, ko gan dara latviešu jaunieši, brauc un apkopi kritušo vācu karavīru kapus. Ne, bet tā bija tāda jauka nometne, kurā mēs mācījāmies iepazīt citas kultūras un tā kā mieru pasaulē veicinoša, atceramies vēsturi. Pa dienu pastrādājam, vakarā braucam uz muzejiem un ballītes un tā. Un tad divi latviešu jaunieši, viens puisis no Baldonas un viena meitene no Maskačkas, skrubina krustiņus ar virstītēm. Un kādu mūziku tu klausies? Plasībo. Es arī vakarā paklausīsimies kopā. Jā, paklausīsimies. Un no mūzikas uzplaukst meitiņa Roņa, laupītāja meita no Maskačkas. Pareizi? Labi, tas tā, es jokojos. Bet jūs arī esat ceļojuši, un tev viena bilde, kur jūs kopā esat ceļojumā? Vai kā? Kā tur īsti ir? Tev bija blondi mati? Es ļoti labi izskatos, vai ne? Jānis, kurš šobrīd atrodas ar Aiju Andrejevu, viņi ir ceļojumā kopā, jā? Jā, viņi divatā ir ceļojumā kopā Izrēlā jau nedēļu. Un tu Maskačkā neguli, jā? Vēl nedēļu droši vien negulēšu, jā. Labi. Māra, kādas jums ar Jāni ir tās mūzikas gaumes, ka jūs spējat sadalīt tos lauciņus, jums ir kopīga? Tad, kad mēs iepazināmies, tas čāls man patika, tāpēc, ka viņš klausījās tādu mūziku, kā man tā likās. Ja? Un kad mēs vispār pirmo reizi par telefonu runājām, tad viņam skanēja fonā Radiohead Creep. Un es teicu, vai tas ir Radiohead? Un klasē neviens nezināja, kas tas ir. Ja? Un tad Jānis teica, jā, tā ir mana mīļākā dziesma. Un es teicu, nē, tā ir mana mīļākā dziesma. Tāda tik romantiska. Un tad man likās, ka mums sakrīt gaumi absolūti. Bet toreiz es nezināju, ka viņam nepatīk Ace of Base, ja, kas ir savukārt manas izaugsmes absolūtā pamatā. Vēl pirms Radiohead es uzzināju, kas ir. Un pirms pirmdēļ piedzīvējumiem, tad es savos 14 gados absolūti fanoju par Ace of Base. Māra! Šī ir tā laimīgā diena? Šī ir man laimīgā diena? Jā! Mēs tev dāvinām Ace of Base pati! Jā! Lieliski! Paskaties, visi hīti, would you believe, go, merci, šitie 4, jā, kas tev patikās? Ar autogrāfiem? Jā! Lūdzu, tev Ace of Base. Lieliski. Es 14 gados izlūdzos mammai tīkrekli ar Ace of Base, un man liekas, es visu vasaru tajā arī. Būs ko klausīties. Viena plata Jānim, viena tev. Tur ir 2 iekšā. Tā kā klausieties uz urā. Paldies. Māra, tu citu starpā arī strādā Radio 5 LV. Tev ir savu rubrika, un mums ir sižets no Māras darbiņa. Olafs. Olaf, labrīt. Vai tu zvani ar domu iemainīt kaut ko, iemainīt stelīt? Jā, labprāt, es to gribētu, jā. Man liels prieks, un ko tu būtu gatavs mainīt?
Ir man tā viena lieta, ventilators, 3 ātrumi, 45 volti, tāds 5-6 gadīgi puika augumā, balts ar statīvu, ar 3-kāršotu propelerīti. Ar ko 3-kāršo piedošanu? Propelerīti. 3-kāršu propeleri? 3-kāršais ventilators, jā. Kāds izskatās? Tas nozīmē, ka viņš ir ļoti biezs? Nē, tāds tā kā jaudīgs, 45 volti tāds ventilators. Vienkārši tas stāsts ir tāds, ka es dzīvoju Mansardā un vasarā te spīd saule. Baigi kasē to jumtu, un man ir tāds svišanas problēmas. Es iegādājos to ventilatoru. Jā. Bet uznāk uz ziemu, un īsti nav kur likt to ventilatoru. Dīkstāvē stāv tāds palietots un gribēju iemainīt. Olaf, tavs piedāvājums ir ļoti, ļoti foršs. Es domāju, ventilators noderētu daudziem. Un es arī saprotu tevi, kuram ziemā ventilatoru nevajag. Bet vai tev nebiedē nākamā vasara, kad atkal vajadzēs? Nē, es atkal varētu piedalīties, ka iemainīšu telīt kaut kādu un dabūt atpakaļ ventilatoru. Tad tev būs jācer, ka kāds cits mainīs ventilatoru. Nu ko? Bet es gribēju ātri vienkārši tādu mazu komplimentu. Mans dēls jau fanā par jums, un viņam pie sienas 2 gadu atpakaļ bija plakāts, nedaudz tagad nodils. Bet jūs kopā ar Triānas parku savu grupu iedvesmojat viņu jaunām lietām. Es tad domāju, vai mēs kopā ar Triānas parku tur esam tad 2 grupas, droši vien Astronauti un Triānas parks ir blakus plakāta, tas man priecēs pavisam. Katrā ziņā, Olaf, ja nu kas, tad nākamā nedēļā es priecāšos tevi redzēt pie mums studijā, ja mēs nolemsim tavu ventilatoru arī ņemt maiņā. Paldies tev par zvanu, lai tev lieliska diena un sveiciens arī tavam dēlam. Atā! Nu tālāk mums te iet šodien, un pat šausmās attapos, ka es nepalūdzu Olafam telefonu numuru nosaukt. Redz, kā rīta izklaidība. Olaf, ja tu varētu lūdzu atrakstīt mums 202-5500 arī īziņā savu telefonu numuru, lai tu mums paliec kā spēles dalībnieks oficiāli sazvanāms un piedod manu kļūdu. Labrīt, labrīt! Kas mums piezvanīs? Sveicināti, Olaf. Olafs vēlreiz piezvanīja. Nu ko tad, Olaf, es saprotu, ka tu gribi aizkadrā, lai es pierakstu tālruņa numuru, man par to ir prieks. Tad Jā. Maz brīdi, lai mums paskan Imagine Dragons, un tad jau... Es vēlējos vienu personīgi tādu jautājumu uzjautāt, vai jūs esat kopā ar to, kas stāvot ar Raini joprojām? Es domāju, ka mēs pārunāsim ar Olafu arī aizkadrā, un jā, es esmu ar Raini. Ne tikai Ace of Base, bet arī ventilators ir tev. Bet es saprotu... Iemaiņš telīt. Nu, tu nepaņēmi manu ventilatoru, tu paņēmi kaut ko citu tajā dienā. Labi, man ir tev Olafs ir bēdīgs. Man tev ir jāpasaka. Vīrs man vienreiz teica, tad, kad tev zvana uz ēteru kāds un ākstās, un kad tu ļoti nopietni viņam atbildi, tad liekas, ka tu neesi iebraukus, ka tas ir joks, un tu izskaties, pastulbi, ja? Jā. Un es nekad nezinu, ko man darīt, jo man bija, pirmajā brīdī jāskārš šī balss un kaut kas, tā kā, rādio DJ auss, ja tu tā kā atpazīst, ka tā ir tā kā tāda kaut kāda mainīta balss. Un man jau likās, kaut kas tur nebūs, un tad... jā, kaut kas arī nebija, redz. Un es domāju, kā tad ir, vai no malas, vai ir jāturpina runāt nopietni, vai, ko jādara ar tādiem zvanītājiem? Nekas nav jādara, paskaties Ace of Base un vēl ventilators bonusā. Visi lieliski, Māri. Pie vēlna šito te stāsti man lūdzu. Tas ir personīgais. Tas ir personīgais, varēs veldzēties 5 LV studijā. 45 volti, ja? Vajag labs gabarīts tas ir. Kur ir 3-kāršais tikai? Kā, reku 3 tie tur. Ok. Kas jums dairdē jauns ir? Ir kāds jauns gapsis? Mums super daudz jaunu gabalu top, plānojam albumu, un starp citu drīz arī jaunu, jā, tu domā par Astronautiem. Kaut kāds singls ir? Parku, tu domā mums Triānas parkam. Nē, jums Astronautam ir kāds singls tagad? Mums Astronautiem, jā, nāks tūdaļ decembrī plānojas super, ko mēs ļoti gaidām gabals. Ceram, ka būs baigās. Kā sauksies? Es atskatos. Es atskatos. Un es iedomājos, ka jūs varētu pirmā skaņot to dziesmu pie manas studijā. Kādu raidījumu? Ko tu saki? Tas būtu lieliski. Aplaus! Sarunāts, jā? Decembrī. Tiekamies decembrī, Māri. Esam klāt ar dziesmu. Dāmas un kungi, Māri Upman hostē. Nē, aplaus vēlreiz! Paldies, Māri!